Šobrīd atrodoties Rīgas mazajā, jeb Svētā Jāņa ģildē, kas bija Rīgas amatnieku meistaru brālība no 1352. gada līdz 1936. gadam, vēlos uzsākt stāstu par Georgu Friedrihu Vilhelmu Brunstermanu, kas bija mazās ģildes Eltermanis. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā krājumos glabājas priekšmeti, kas attēlo viņa dzīves gājumu. Dzimis 1822. gada 15. februārī pēc vecā stila pilsētā Štathāgenā, Šaumburg-Lippe hercogistē Vācijā, senā amatnieku ģimenē. 1841. gadā Friedrichs Brunstermanis kā pozamentieru, kas ir uzpleču bārku, šauklu un pušķu izgatavotāji, Cunfte Zelles devās strādāt uz Itāliju, Ferāras pilsētu. 45. gadā ieradās Rīgā un strādāja par meistara palīgu, bet jau 47. gadā uzņemts par meistaru Rīgas Cunftē. 48. gadā ieguva Rīgas pilsoņa tiesības, un tajā pašā gadā precējās ar atraitni Annu Helēnu Elizabeti Hārtigu, dzimušu Viti, kura no savas mātes bija mantojusi namu Jaunielā 14, kas turpmāk tiek saukta par Brunstermaņa māju, Brunstermanhaus. Jaunajā īpašumā Brunstermanis ierīkoja pozamentieru darbnīcu un 17. gadsimta dzīvojamo namu pārbūvēja. Ēka izcēlās ar neparastu apdari. Uz fasādes bija redzama meistara, viņa sievas un divu zeļu figurāli portreti ar viduslaikus amatnieku sentencēm vācu valodā. Tas Handwerk hat einen goldenen Boden, amatam ir zelta pamats, Arbeit ehrt, darbs ceļ godā. Brunstermaņa paša dzīves devīze – esi uzticīgs vecajam, bet nepretojies jaunajam. Kārtīga sieva un paša pavards ir vērtīgāki par zeltu un pērlēm. Nama rote ir tīrība, nama laime apmierinātība, nama svētība dievbijība. Friedrichs Brunstermanis 1874. gadā bija ievēlēts par mazās ģildes dokmani un jau pēc gada par mazās ģildes vecāko sola locekli. No 1881. gada līdz 1907. gadam Brunstermanis tiek ievēlēts par mazās ģildes Eltermani, un turpmāk ir vienīgais goda Eltermanis. Pēc izcilā arhitekta Johana Daniela Felsko projekta 1864. gada 22. maijā ieliekot pamatakmeni tika uzsākta mazās ģildes jaunās ēkas būvniecība, un to svinīgi atklāja 1866. gadā. Sevišķi bagātīgi mazās ģildes iekšējo interjeru papildināja un izgraznoja 1888. gadā pēc Friedriha Brunstermaņa idejām un ierosinājumiem. Vestibilā un kāpņu telpās grīdās ieklāja terako mozaīkā. Frankfurtes pie mainas firmas Johann Odoriko itāļu meistari. Visos namu logos ievietoja krāsainas vitrāžas. Tās tika izgatavotas mākslinieku Freištatla un Henning and Andres darbnīcā Hanoverā. Vitrāžās atainojās Cunftu ģērboņi un personificēti mazās ģildes Cunftu Eltermaņu portreti 15. gadsimta viduslaiku amatnieku tērpos. Personīgi Brunstermanis uzdāvināja mazajai ģildei pulksteni. Brunstermanis veica aktīvu darbu Rīgas sabiedriskajā dzīvē. Viņš vadīja ģildes krājkases izveidošanu un vairākas pašpalīdzības kases, vadīja un piedalījās Ertaku Minnas un tirgotāja Kārļa Henrika Ertaka dibinātā Patversmes ēku celtniecībā, paplašināšanā un interjera izveidē, kur 66% vietu paredzēti ģildes biedriem. Piedalījās amatnieku skolas izveidošanā, norganizēja 10 zeļu darbu izstādes, bija dažādos Rīgas amatos, kases kolēģijā tirzniecības un amatniecības pārvaldē, ķeizara Aleksandra II sagaidīšanas komisijā, bija Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrības, Rīgas doma būvbiedrības, Rīgas nodokļu administrācijas un teātru komitejas biedrs. 1893. gadā mazajā ģilde piedalījās 4. Baltijas amatniecības izstādē Tērbatā, kuru eksponēja ar Brunstermaņa gādību izgatavotos 9 īpaši graznus albumus par mazās ģildes vēsturi.
Albumi bija speciāli sagatavoti un pasūtīti šai izstādei. Pārsteidzošs ir to lielums, izsmalcināti apkalumi un īpaši saturs, kas vēsta par ģildes vēsturi un cilvēkiem, zīmējumos un fotogrāfijās. Viņš bija dāsns mecenāts. Par godu Rīgas 700 gadu jubilejai mazās ģildes Eltermanis Friedrichs Brunstermanis uzrakstīja grāmatu Die Geschichte der kleinen oder Santa Johannes Gilde. Pirms tam Brunstermanis bija jau izdevis vairākus nelielus izdevumus par mazo ģildi. 1902. gadā Friedrichs Brunstermanis svinēja 80 gadu jubileju. Tā bija piekdiena un svinības sākās no rīta ar apsveikumiem un muzikāliem priekšnesumiem. Kulminācija bija viesības ģildē, plašā draugu lokā piedaloties Rīgas elitārajām personām, ģenerāla gubernatoram Paškovam, baronam Tīzenhausenam, Rīgas mēram Džordžam Arnstedam. Jubilāram tika pasniegts jubilejas sudraba žetons un medaļa. Vecajo sola zālē atklāja pateicības plāksni, uz kuras bija iegravēti visi viņa veiktie amati un sasniegumi. 1906. gada 8. februārī mazās ģildes lielajā zālē Friedrichs Brunstermanis svinēja 25 gadu darba jubileju Eltermaņa amatā. Pēdējos dzīves gadus Friedrichs Brunstermanis pavadīja Ertaku Minnas patversmē Elizabetes ielā 75. Miris 1911. gada 6. februārī. Izcils rīdzinieks, vācietis pēc tautības, nenogurstošs Rīgas cunftu amatniecības vadītājs un vēstures pētnieks. Brunstermani ar godu un cieņu izvadīja mācītājs Pelkals no Svētā Pētera baznīcas. Katafalks, dodoties uz lielajiem kapiem, apstājās pie mazās ģildes, tā godinot Georgu Friedrichu Vilhelmu Brunstermani.